Es izstāstīšu par sevi. Tātad es esmu no Latvijas Kultūras akadēmijas un strādāju Kultūras un Mākslas institūtā par vadošo pētnieci. Un ir tā, ka es esmu ne tikai saistīta ar tādu akadēmisku un pētniecisku darba vidi, bet arī ar nevalstisko sektoru. Es arī savulaik strādāju, man ir muzeja darbā pieredze, sāku muzeja gaitas ar Turētas muzeja rezervātu, es pat esmu vidzemnieciekas no Siguldas. Un tagad es esmu arī valdē tādā nevalstiskā organizācijā, privāti akreditētā muzejā. Jūs droši vien kā kultūras darbinieki dzirdējāt to lielo skandālu un kā tagad tas finansējums tur mainās. Latviešu pasaulē, un es arī esmu ar starpnozaru mākslas grupu Serdi saistīta, kas savukārt aktīvi darbojas Aizputē, Kurzemes otrā pusē. Un līdz ar to man ir apmēram skaidra gan tā pētnieciskā puse, gan arī kā tas ir, ka ir jādzīvo no projektu uz projektu un jāīsteno savas idejas, rakstot projektu pieteikumus. Un Dace, ar ko mēs arī savulaik Kultūras akadēmijā kopā studējām doktorantūrā, par to jums droši vien precīzāk un praktiskāk izstāstīs. Bet es tad izstāstīšu savukārt to savu pieredzi un arī mazliet no sākumā par mantojumu, par kopienu nozīmi tā saglabāšanā. Bet te, kur es esmu dažas bildes ielikas, es jums palaidīšu apkārt tradīciju burtnīcas, jums paliks garlaicīgi klausīties, ko es stāstu. Ja? Tad mēs ar Serdi gatavojam šādas tradīciju burtnīcas svētējā jau pēc skaita 20 piekāns un iznākas par ēdieniem Dienvidu Kurzemē. Un tur, kur jūs redzat to bildi, ka es pie kāda sēžu kaut ko klausās un pierakstu, tas apmēram tāda manā profesionālā darba dzīve pēdējais 20 gadus arī izskatās, ja tad mēs beidzam Kultūras akadēmiju. Tu jau esi redzēs, no galvas, tad varētu, jā. Tad, kad mēs beidzām Latvijas Kultūras akadēmijā tradicionālās kultūras un latviešu folkloras bakalaura kursu, ko savulaik Janīna Kursīte nodibināja, viņa bija mūsu pasniedzēja. Tad mēs sākām ar manu kursabiedru, tagad jau kolēģi, kas ir Serdes vadītājs Signi Pucina, varbūt esat dzirdējuši. Te Kurzemē viņas vārdu vairāk, tad mēs sākām doties ekspedīcijās un pierakstīt mutvārdu liecības, kas ir dažādi stāsti un atmiņas un ticējumi. Un te, kur es esmu ielikusi to naudas podu, tas īstenībā nav joks, jo no vienas puses es tagad lasu tādu Viļa Veldes grāmatu Dzīve pie jūras, droši vien zinat, ja, te arī jūs ciems un visa tā piekrasta ir aprakstīta, un tur ik pa brītiņam parādās, ka viņš satiek sievas jūrmalā, kas stāsta, ka kaut kur ir apslēptā manta un ka kaut kur var bagātības dabūt. Un es savu doktora grādu dabūju tieši par apslēpto mantu. Es rakstīju pie profesora arheologa Jura Urtāna savu promocijas darbu par apslēptās mantas vietām Ainavā no folkloras un arheoloģijas viedokļa. Tā kā, ja jūs gadījumā kāds zinat vietu, kur joprojām ir apslēptā manta te apkārtnē, tad mēs varētu pauzītē parunāt, jo tā tēma visu mūžu jau interesē. Tālūk. Tas par mani, bet tad, ko mēs šodien varētu stundas laikā izrunāt, es pastāstīšu par mantojuma veidiem, tad par kopienas un mantojuma kopienas raksturojumu, tad arī par šo dzīvo mantojuma apkārtnē, un ja paliks vēl kaut kāds 10-15 minūtes laika, tad es jums izstāstīšu par vienu manis pašas pēdējo īstenoto veiksmīgo projektu, kur mana kultūra kapitāls iedevis 100% finansējumu. Tas ir baigais retums, kā jūs zinat, nekad neiedos 100%, un es izstāstīšu, kāpēc man liekas, ka mums iedeva un ko mēs tajā projektā darījām. Bet tas jau būs laiks. Lūk, bet par mantojuma veidiem, man nav baigā pieredze, ir jau es pati lekcijas baigi nelasu bišķiņu, tikai man nav tāda rūdīta lektoras pieredze, bet es saprotu, ka baigi veiksmīgi ir, ja kā iesaista publiku lasot lekcijas. Tad vai jums ir versijas, cik mantojuma veidi vispār pastāv, kā pēdējais aktuālais skaits? Jo mēs parasti zinām, nosauciet, kādus jūs domājat, kādi ir mantojuma veidi vai ar ko jūs ikdienā saskaraties? Nemateriāli. Jā, pilnīgi pareizi, Gita. Vēl kāds? Materiālais, jā, jo parasti tas materiālais mums dominē. Bet patiesībā ir tā, ka šobrīd mantojuma nozarē tiek izdalīti pavisam 4 mantojuma veidi, un tas ir no 2018. gada, kad Eiropā bija kultūras mantojuma gads, tad arī izsludinot šo te gadu par godu kultūras mantojumu visā Eiropā, tad tika arī nosaukti tie
mantojuma veidi, un mums parasti saistās materiālais un nemateriālais. Materiālais dažādi pieminekļi, ēkas, pilsētu centri, arheoloģija, savukārt nemateriālais, droši vien arī jau esat pa šiem 21 gadu arī ienācis mūsu tādā ikdienas un darba dzīvē ir šis dzīvais mantojums vai nemateriālais mantojums, kas ir dažādas zināšanas un prasmes, kas ir saistītas ar dažādiem instrumentiem un arī kultūra telpām, un arī tātad tas, kas kopā ar cilvēkiem, cilvēki nodod no paudzes paudzē. Tad tiek atsevišķi arī izdalīts dabas mantojums, kā viens no mantojuma veidiem, kas tad būtu flora un fauna un ainava. Un kā pēdējais, kas starp citu arvien aktīvāk un arvien faktiski ļoti progresē un arvien vairāk paliek, šis digitālais mantojums, ko uzskata, ka tie ir tātad zem šī digitālā mantojuma, tie ir tad resursi, kas ir izveidoti digitālā veidā, kā var būt arī digitāla māksla vai digitāla procesa kaut kādi rezultāti. Un arī zem digitālā mantojuma tiek uzskatīts, ka te ir saglabāšanas nolūkā digitalizēta teksta un attēla un audiovizuālais materiāls. Un tagad arī droši vien Latvijā viens no nākamajiem, teiksim, kultūras nozarē soļiem vai aktualitātēm būs tas, kā pārskatīt gan muzeja likumu, gan ar bibliotekām saistītos normatīvos aktus. Tas jau notiek, bet tas digitālais mantojums šo iestāžu vai institūciju pārziņā ir tas, kas ir tādā dienas kārtībā, kas viņiem arī jādomā, kā tālāk saglabāt un kādā veidā. Lūk, un tad, kad jūs rakstīsiet projektus, tad, protams, arī ir vērts atcerēties vispār to kultūras mantojuma definīciju, kā tā tiek mūsdienās uztvērta samērā plaši. Es esmu iebaldējusi tos atslēgas vārdus, ka ir tāds ICOMOS, kas ir Starptautiskā muzeja padome, un viņi tad jau pēdējos 20 gadus pieturās pie šī kultūras mantojuma plašās definīcijas, kur uzskata, ka kultūras mantojums ir dzīvesveida izpausme, ko kopiena ir izstrādājusi un nodevusi no paudzes paudzē, un tas tad ietver gan dažādas tradīcijas, gan prakses, gan vietas, objektus un arī mākslinieckās vērtības. Un tad arī šajā definīcijā es varu izlasīt un redzēt, ka kultūras mantojumam ir vairākas vērtības, gan šī estētiskā, gan vēsturiskā, gan pētnieciskā, gan sociālā. Un svarīgi, ka vienmēr šis mantojums ir svarīgs ar tādu atslēgas vārdu kā paudze, ka tas tiek tālāk nodots, ka ir šī pēctecība. Un arī ar to, ka tas ir ar kaut ko konkrētu, vai vietu, vai objektu, vai paradumu saistīts. Un tad arī es esmu iekopējusi atsauci uz tādu Eiropas kultūras mantojuma stratēģiju 21. gadam. To jūs arī varat paskatīties, ir tulkota latviski, un tā arī parādās tā savukārt kultūras mantojuma nozīme mūsdienās, ka tas ir tāds tā kā mūsu, var teikt, gan resurs, gan reizē bākuguns vai tāds orientieris, kur arī tātad tiek pieminēts, ka tas ir tāds kultūras mantojums, ir veids, lai sabiedrība varētu rast jaunus orientierus un arī tātad veidot un stāstīt par sevi, meklēt savu identitāti, apzināties to, stiprināt, un tad šis identitātes komponenti ar kultūras mantojumu tagad ir savā ziņā nereti arī tādi sinonīmi saistīti. Kultūras mantojums ir laba iespēja un labs resurs arī identitātes apzināšanai un tālāk nodošanai vai arī veidošanai. Lūk, un par kopienu runājot, kas arī ir šīs dienas lekcijas viena no tēmām, man parasti ar kopienas vārdu uzreiz saistās vai kāds amatieru mākslas kolektīvs, vai dejotāji, vai koristi, vai arī orientieristi, kas arī tādu savu veidu kopienu veido, kas arī viņiem kopīgas lietas un intereses saistās, bet droši vien jūs arī savā darbā nereti izmantojat tezoru, kas ir ļoti laba datu bāze, kur arī var vienmēr neskaidro uzzināt vai sinonīmus noskaidrot. Ka kopiena tā pirmā nozīme ir cilvēku grupā, kas dzīvo kādā vietā un kuras vieno kopīga valoda, izcelsme, reliģija. Tā ir tā oficiālā kopienas definīcija, bet
kultūras nozarē tiek arī izdalīts atsevišķi kultūras mantojuma kopienas jēdziens. Un te es jums arī palaidīšu apkārt savu kolēģu Kultūras akadēmijā izveidoto, sagatavoto un izdoto monogrāfiju, no kuras arī dažus citātus esmu izrakstījis, bet, ja jums bibliotekā šī grāmata vēl Jāņa Rozes grāmatnīcās var nopirkt, ir vērts to paskatīties, un tad te kolēģis Rūtmukta, Pāvela un Anda Laķe apraksta, ka kopiena plašā nozīmē tiek uzskatīta arī kā sociālās dzīves organizācijas veids, kur pamatā ir kopīgas vērtības, intereses un prakses. Un arī vispār tas kopienas jēdziens ir salīdzinoši nesens, jūs arī jūtat, kad arvien biežāk tas tiek ikdienas saziņā izmantots. Bet svarīgi ir arī šī 2011. gadā pieņemtā un stājušamies spēkā Faro konvencija par kultūras mantojumu vērtību sabiedrībai, kur tad arī ievieš šo konceptu mantojuma kopiena. Un tad tās galvenās iezīmes, mantojuma kopienas galvenās iezīmes ir tieši kopienas attieksme, mantojuma tālāk nodošanas griba. Un būtiski arī ir pieminēt konvenciju, UNESCO konvenciju par nemateriālo kultūras mantojumu saglabāšanu, kas ir, var teikt, tāds arī pamatdokuments, kur tieši saistībā ar dzīvo mantojumu un nemateriālo kultūras mantojumu, kura, teiksim, saglabāšana un tālāk nodošana nav iedomājama bez cilvēku iesaistes, tad arī šī kopiena pirmot reizi, var teikt, tiek izvirzīta arī mantojuma saglabāšanas centrā. Un arī varat paskatīt, kā tiek kopiena definēta likumdošanā. Mums 2016. gadā tika pieņemts nemateriālā kultūras mantojuma likums, un tur tad arī ir minēts un definēts, kas ir kopiena, ka personu grupa, kam raksturīga kopīga identitātes izjūta, ko veido nemateriālais kultūras mantojums un ieinteresētība to saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Un runājot vēl mazliet par mantojuma kultūru, mantojuma kopienas sastāvu, tad arī ir tāda pētniece Blake, kura tad arī izdala, ka dažādām sabiedrības grupām var būt arī atšķirīga saikne ar mantojumu. Un šajā mantojuma kopienā tiek arī izdalīta tāda atsevišķa avota kopiena, ja tie ir cilvēki, kas ir vistiešāk ieinteresēti vai saistīti ar mantojuma saglabāšanu, tie saucamie kultūras mantojuma glabātāji, nesēji, meistari. Teiksim, tagad man ir viens tāds pētījums par šobrīd aktuāls, ko es īstenoju par Salacgrīvas nēģiem un nēģu zvejas prasmēm, tad avotu kopiena tieši ar Salacgrīvas nēģu tradīciju būtu tad tie paši nēģu zvejnieki un cepēji. Un savukārt atkal tāda plašāka kopiena, tad būtu droši vien gan Salacas krastu iedzīvotāji, gan pati Salacgrīva, kur šie nēģu tači un nēģu zvejnieki veido viņu identitātes daļu, un tad tā amplitūda un tas sastāvs mantojuma kopienai var būt ļoti dažāds. Vai, piemēram, Gaujas plosniekiem arī tām avotu kopienu būtu paši tie vīri, kas reizi gadā šobrīd tiekas un prot un siena plosta plenes un māk vadīt šo plostu leju pa Gauju, bet tādā plašākā arī mantojuma kopienas daļa ir gan, piemēram, Strenču pamatskola, kur bērniem plosnieki iet pie bērniem, vai savukārt pusauģi dažkārt atnāk un arī piedalās plosta siešanā, vai pati mazpilsētas ļaudis, kam atkal svarīgi ir Gaujas plosnieku svētki, kas notiek, jo tie viņiem tā kā centrālais notikums, un tad viņi svinīgi sagaida Gaujas plostu, un tā tad te arī pētniece Blake min, ka tātad plašākā izpratnē tās iesaistītās puses var būt dažādas, gan nevalstiskās organizācijas, gan vietējie iedzīvotāji, gan uzņēmēji, piemēram, Gaujas plosnieku gadījumā tas ir Strenču MRS, kurš savukārt dotos baļķus, no kā viņiem sieto tās plosta plenes. Vai arī sabiedrības atmiņas institūcijas, kas arī spēlē būtisku lomu mantojuma saglabāšanā. Eksperti, pētnieki, pašvaldības un valsts iestādes, arī izglītības iestādes. Un tāds apmēram ir tas mantojuma kopienas sastāvs, un es pieņemu, ka katrs no jums tad arī redzat, kuru
kuru mantojuma kopienas segmentu jūs pārstāvat. Tie varbūt arī vienam cilvēkam vairākas cepures varbūt, bet katrā ziņā kultūras mantojums ir kopienas rokās. Un tad kopsavalkot šo tādu salīdzinoši teorētisko ievadu, tad mantojuma kopienas galvenās iezīmes ir tas, ka tā ir kāda cilvēku grupa, viņus vieno kopīga identitātes izjūta, vieno vērtības, un kas ir būtiski tieši mantojuma kopienai, ka ir šī tālāk nodošanas griba, ka jūs apzināties, ka mantojums ir svarīgs, viņi ir svarīgi saglabāt un tālāk nodot nākamajām paudzēm vai pastāstīt par to citiem. Un tā es esmu ielikusi arī 2 bildes, kad aprīlī braucu uz Kolku, tad sabildēju šo te akciju. Un es viņu vienmēr to fotografiju izmantoju arī, lai raksturotu, kā kopiena var sanākt kopā un aizstāvēt savas intereses. Nezinu, kā jums sekmējās vai nesekmējās Mērsragā, bet tad, jā, tas ir tāds piemērs, kā kaut kas var kopienu mobilizēt un aizstāvēt savas intereses vai savas vērtības. Bet turpinot par dzīvo mantojumu visapkārt, man ir jāatzīst, ka es tieši Kurzemes piekrastē vēl neesmu kādus tādus pamatīgus pētījumus veikusi, bet Talsu novadā ir strādāts. Un arī tāpat visā Latvijā pētot tradicionālo kultūru, jeb dzīvo mantojumu, jeb citiem vārdiem nemateriālo kultūras mantojumu, un tad es nākamajos slaidos vienkārši mēģināšu pastāstīt un apgalvot, ka šai tēzei patiešām to nevar apgāzt, jo dzīvais mantojums mums tiešām ir visapkārt, un iespējams tas arī jums ļaus paskatīties uz to, kāda ir mūsu ikdiena un kādas ir mūsu ikdienas tradīcijas, un varbūt arī radīsies kaut kāda ideja, ko varētu kādā projekta pieteikumā ierakstīt un mēģināt savai iecerēji iegūt finansējumu un to īstenot. Bet pirms pēc tādiem praktiskiem piemēriem, tad droši vien arī izmantojot savā ikdienā konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, tā arī ir tulkota latviski, un tad tur arī tiek nodefinēts, kas tad ir nemateriālais kultūras mantojums un kā tas izpaužās, un tās ir gan mutvārdu tradīcijas, un arī valodas, teiksim, vietējās izloksnes ir brīnišķīgas nemateriālās kultūras mantojuma piemērs, ko mēs ikdienā redzam, vai spēles mākslās, dažādās, dziesmās, ziņģēs, tautas dziesmas gluži vairs mēs neskandējam ikdienā, un tad ir šī sadaļa vai veids, kā nemateriālais kultūras mantojums izpaužas arī rituālos un svētkos un dažādās paražās, arī ar dabu un visumu un saistītās zināšanās un prasmēs, un arī tradicionālajās amatniecības prasmēs. Un tas ir tas oficiālais ietvers, kādā veidā tiek uzskatīts, kā nemateriālās kultūras mantojums izpaužas, un te jums arī ir brīnišķīgā izstāde, kur jūs varat nobaudīt un iepazīt nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, kas ir iekļauts Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un tur arī tad tiek tomēr šajās kategorijās mēģināts ielikt, un nevienmēr tā, ka viena mantojuma vērtība atbilst kaut kam vienam, varbūt arī šis tāds dažādām kategorijām, gan mutvārdu tradīcijas, gan amatniecības prasmes, bet katrā ziņā tas tad ir tas dzīvais mantojums, ir nemateriālais kultūras mantojums. Un turpinot par to, kā izpaužās vai tā tēze, ka dzīvais mantojums ir visapkārt, kas man, teiksim, 3 pirmās lietas vienmēr, ko es stāstu vai kas man nāk prātā, kur mēs redzam ikdienu apkārt, kur tad mums ir mantojums. Tie paši pīlāģu zari, kas mums ir droši vien arī jūsu mājās, tiek vasaras saulgriežos pret ļauniem spēkiem un raganām aizbāzti. Šitā bilde ir tieši no Kolkas daudz dzīvokļu mājas, tātad tas nav tikai kaut kāds privāts lokāls, bet tas arī var būt daudz dzīvokļu māju tāds piemērs, kur arī šie pīlāģu zari tiek aizbāzti, bet tas nav tikai Kurzemē, tas mums ir arī Vidzemē un Latgalē daudz strādāts, un arī tur tas ir. Tad man amizanti vienmēr liekas, ka es nezinu, kā man ir SEB-bankas aparāts, ka tu aizēji pie tā naudas bankomāta un vienmēr tev brīdinājums ir, ka paskatieties, vai jūs gadījumā pie jūsu banknotēm nav pielipus kāda zvīņa, kas arī principā ļoti brīnišķīgi parāda mūsu dzīvo kultūras mantojumu ikdienā. Vai arī pavasarī, ka jūs vienmēr braucat un redzat, kad bērzu sulas tiek tecinātas un arvien
mazāk jaunā paudze dzer, jo redziet sarūgušas un kas tur nav īsti saldas, bet tas man arī liekas tāds brīnišķīga latviešu lieta, ko mēs daram un kas mums ikdienā pastāv. Bet ja vēl, piemēram, domā arī tā izejot cauri tādām, ko es stāstīju, tās nemateriālā kultūras mantojuma kategorijas, tie paši spoku stāsti, kas joprojām figurē, tikai mainās galvenie varoņi. Bet, teiksim, es skatos arī maniem bērniem par visādām aizdomīgām mašīnām, un man bija melnā Volga, bet viņi arī par mašīnām stāsta visādus stāstus. Tas pats pulpols ar pēriens, ko mēs pirms lieldienām svētdienā gandrīz katrā mājā kaut kas tāds notiek. Tad tie paši skaitām panti, rotaļa, kad atbrauc ārzemnieki, man liekas, visbiežāk tiek Ādamam bija 7 dēli izvesta, un viņu visiem patīk, gan lieliem, gan maziem. Nu, tāpat tautas aptieka vai tautas medicīna, īpaši tagad, kad ir rudens sezona un jācīnas ar vīrusiem. Nu, joprojām māticība, es saprotu, ka piekrastē arī lasot to pašu Vili Veldi, un mēs te vasarās gan netika, bet bija tāds projekts dzīve piekrastē, Guntra Aizstara vadīja, droši vien tikāties. Man Covids bija nesēdos alvēju ar medu, bet pēc Jāņiem mēs bijām pie Dižās jūras pa Mazirbu un Kolku, un tad piekrastē joprojām grūti viņus ir dokumentēt. Tie zvejnieki jau nestāsta, kādas mācības paņēmienas viņi ievēro, bet tādi joprojām ir, un tad tos būtu arī ārkārtīgi vērts pierakstīt arī tajā Veldes grāmatā, tas parādās. Nu, lūk, aizvakar bija Mārtiņa diena, kādreiz teica ar Mārtiņiem ziemai gals vai sākums ir vaļā, tagad jau globālā sasilšana īsti tiem nevar pareģojumiem ticēt un uzticēties, bet nu, viņi joprojām tomēr pastāv un tiek izmantoti. Vai tāpat ciemos iešanas sāls un maize ciemkukulī, kaut gan tas jau arī tagad mainās, vai pirmie zobiņi, kas tiek circenim, nesti tagad ir aizstājusi zobu feja, bet par to īsti arī uztraukties nezinu īsti vai vajag, jo vispār ir tā kā tradīcijas vai dzīvēs mantojums ir cieši saistīts ar cilvēkiem, un mēs taču redzam, kā mums katra paudze savādāk paliek, un tradīcija būtība. Tomēr, lai tās pastāvētu, ir arī savā ziņā mainībā, paliek kaut kāds tradīcijas kodols, bet tomēr kaut kas aizvien pieaug vai nāk klāt, un tā tradīcija pastāvēšana tomēr ir kaut kādā ziņā saistīta ar pārmaiņām, un te es arī ieliku tādu zaļumbaļu piemēru. Ja kādreiz, teiksim, zaļumbaļas notika parasti svētdienās ar pūtēju orķestri vai misiņu grauzējiem, kā mūsu pusē to sauc, tad tagad jau tas ir vairāk vai nu dīdžeja pavadībā vai kādā kapela spēlē un ir ar apskaņošanu, bet tik un tā šī zaļumbaļas tradīcija vai dancošana vai saviesīgs pasākums brīvā dabā vasarā to savu būtība ir saglabājusi, un tas joprojām notiek. Un man ir arī prieks, ka 2018. gadā, kad bija Latvijai 100 gadi, kad šī zaļumbaļu tradīcija savā ziņā tam tika pievērsta uzmanība, un tas tika visā tādā nacionālā mērogā atjaunots. Tāpēc mēs arī sagatavojām to zaļumbaļu tradīciju burtnīcu, kas jums tur klīst apkārt. Un mēs tā sakarā arī, starp citu, bijām te pie 3 kundzēm pierakstīt atmiņas par zaļumbaļai bērstiem. Tur ir daži fragmenti publicēti. Nu, lūk, vai, piemēram, par to, kā tradīcijas mainās, arī jūs jau zināt, ka mums ir tuva un ļoti daudzpusīga un spēcīga saglabātā kapu tradīcijas un kapu kultūra, gan ar to pašu tuvinieku pieminēšanu, gan arī, teiksim, tagad jūs šķirstot vecos ģimenes albumus, redzat, tur ir vairākas bērnu bildes, bet mūsdienās ļoti reti, kad bērēs vairs, teiksim, fotografē un kaut ko tādu vairs nedara, tas arī ir mainījies. Vai, piemēram, kādreiz vispār kapos nevarēja redzēt mākslīgās puķas, un tās tagad principā dominē, jo tā ir skaisti un tā ir vienkāršāk, un tas tā lēnām arī ienāk. Un arī šī te mums vispār ir doma kādreiz, bet mēs vēl ar Signu neesam nobriedušas, ka vajadzētu arī tradīciju burtnīcu par
par kapu lietām sagatavot, jo tur arī ir ārkārtīgi daudz vēl ticējumi, un tas mājticības slānis un visas tās prakses. Un tā ir arī tāda līdzīga lieta, kā vairāks mums ir, kā apkārtnē tā paskatās, kas lēnām izzūd, jo īstenībā, ja kādreiz tuvinieki izvadīja no mājām un tika ievēroti šie visādi noteikumi, tad tagad mēs to uzticam kapraču uzņēmumiem vai abadījumu firmām, tas lēnām viss iziet no aprites. Tā kā, jā, tā ir tāda lieta, kas ir ļoti bagātīgs. Starp citu, redzējāt, Latvijas kladā Zviedriem tā jaunā filma par kapračiem 26 minūšu garumā var noskatīties, bet tur daudz ko būtu vēl pētīt, jo tur tāds mazliet idealizēts tas skats uz to visu. Nu, lūk, tad kas vēl tāds latviešiem ar tiem pašiem mazdārziņiem? Mums katram laukos, kas dzīvo, ir savs piemājas dārziņš, bet tie, kas dzīvo pilsētās, tad viņi šo te kodu vai gēnu kaut ko rušināt un kaut ko izaudzēt savam galdam. Un tā tad mazdārziņu kultūrā īsteno ar sēklu ievākšanu, ar dēstu audzēšanu. Katru gadu pavasarī arī, kad jūs paskatāties logos, tad tāds kastīts droši vien arī te Kaltenē vai Talsos jūs manīsiet, un tā arī ir tāda īsta dzīva tradīcija, kas mums Latvijā ir. Vai tā pati tautas aptieka, ko mēs arī ar Serdi pētījām pirms vairākiem gadiem, ne tikai zāļu tēju vākšanu, par ko ārzemnieki ļoti brīnās, jo viņiem tā saikne ar dabu vairs nav tik cieša, un viņi īsti tās zināšanas nav pārmantotas, bet arī tas, ka istabas augus mēs joprojām izmantojam tautas medicīnā, vai to pašu zelta stīgu, vai pieminēto alveju, un tas arī ir tāds dzīves mantojums, kas joprojām eksistē. Vai rudens ar dabas velšu ievākšanu un dzērveņošanu un sēņošanu, un man prieks, laikam uz šitā galda nav sēņu. Ir jau tad šī ir tāda mobilā papildinošā izstāde, kur jūs pievienojat klāt, jā, tad sēnes un sēņu vākšana ir arī iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kas arī ir, man liekas, ļoti tipiska un raksturīga lieta, kas mums šeit ir, un kas, piemēram, ārzemēs tajā pašā Skandināvijā vairs nepastāv, jo tā ir tāds mazs piemērs ar muzeju latviešu pasaulē, kur mums ir arī pierakstīts stāsti no ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, ka viņi slepus dodas sēņot, jo citādi kaimiņi viņus uzskata par dīvainiem un var pat apsūdzēt, jo tas ir viņiem kaut kas netipisks, ka var sēnes vākt un vēl pie tam ēst un nenomirt. Tad tā pati Jāņu tradīcija, kas īstenībā mums no visām 3 Baltijas valstīm ir ārkārtīgi dzīva, nav vēl sarakstā. Nezinu, kuram vajadzētu to pieteikt, jo tā ir tāda nacionāla mērogā tradīcija, bet par ko man ir liels prieks, ka mēs pēc Jāņiem strādājām Mazirbē, un te jūs redzat to ozolu, un tur iemesti vainagi, jo projām tur meitas tad met tos vainagus un zīlē pēc cik gadiem apprecēsies, un tāpatās vienalga kādā kondīcijā vai kompānijā sagaidītais saulēkts arī ir tradīcijas lieta, bet mēs tā arī ar kolēģiem akadēmijā runājām, ja, piemēram, jāved ārzemnieks kādam parādīt, kāda tad ir Jāņu tradīcija, tad visur tomēr grillē tos šašlikus, un tā ir tāda lieta, bet tas arī mainās, un tas pieder Jāņiem un Jāņu mīlestam blakus Jāņu sieram, tā kā tā ir tāda lieta, kuru kādam vajadzētu uzņemties un ierakstīt nemateriāla kultūras mantojuma sarakstā, kur, piemēram, ir zolīte. Jūs varat paskatīties, es esmu ļoti aizrautīgs zoles spēlētājs, zoles sezona sākusies, pavasara švakāk sanāk, un man ir tiešām liels prieks, ka zolīte kā tāda latviešiem raksturīga spēle ir iekļauta. Viņu vajadzētu vairāk pozicionēt kā prāta spēli, ne tikai kā azartspēli. Kaut gan rudītie zolmaņi saka, ka bez mazas likmes tomēr nav tā vilkme tai spēlē, ka tad nopietnāk tā spēlēšana notiek. Un man jau nākamnedēļ sarunāts ar saviem kolēģiem, 2 juriem Mežparkā uzspēlēt zolīti. Tā kā, un starp citu, kāpēc es tās ielikus, tas arī ir, ko es tagad, es pievēršu uzmanību zolītei. Mēs muzejā veidojam tādu zolītes vakars, kur sanāk, ir tādi ārzemju latvieši, kas ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā, un viņi, protams, arī savu veidu kopiena. Tā ir, jo viņiem, un tātad viņi sanāk, un viņi arī ir ļoti
kaislīgi zolas spēlētāji. Un tad tas ir arī labs veids, teiksim, kā sasaukt kopā cilvēkus, kam interesē viena lieta. Piemēram, Anglijā ir arī, ja piemēram viņi tie galvenokārt vīrieši, bet par sievietes arī spēlē zoli, bet viņas it kā neskaitās, jo parasti zaudē un tur tā un tā. Bet katrā ziņā viņi ir pilnīgi cits atkal tāda kopienas daļa, kas, ja viņu sievas un bērni dzied koros Anglijā vai tautas dejās piedalās, tad savukārt vīri sanāk uz zolas turnīriem, apbraukā visu Latviju un tādā veidā viņi to latvisko uztur. Vai te es esmu ielikusi arī Baltinovā, bet tur arī, redzat, vīru spēles ir ierakstīts. Nu, viņš tās diezgan ir tāda vīrišķīga nokrāsa, bet te ir bilde savukārt no Užļavas, kur pat ir zolīta salai izveidot. Tad vispār tā ir tāda arī lieta, ko iespējams jums te Kaltenē arī spēlē zoli, un šitā kolosāla vieta, kur var, teiksim, reizi mēnesī tādas pasākums rīkot, un viņi vienmēr ir ar tādu savu atmosfēru un noskaņu. Bet atgriežoties pie piekrastes, tātad, kas droši vien, es iedomājos, kas jums šeit varētu būt, ņemot vērā, ka Talsu novads ir gan Mazo jūru, gan Dižūru. Te ir arī dažas bildes, kas, protams, saistītas ar dzīvi pie jūras, un tie ir gan zvejniecība kā tradicionālais ārots, protams, zvejnieki paliek arvien mazāk, gan roņu dēļ, gan dabas lieguma dēļ, bet tas ir arī tāda lieta, kas īstenībā jums ir ļoti tipiski, un noteikti tur ir tik daudz dažādas arī detaļas un apakšvērtības, ko noteikti var pētīt kaut vai par to pašu zivju pārstrādi, nezinu, brētliņu sālīšanu. Īstenībā es nekur arī neesmu redzējusi un izlasījusi recepti, kā tad īsti tā sālīšana notika, bet tas visai piekrastē ir tipiski bijuši, vai tās pašas zivju kūpināšanas ar dažādiem paņēmieniem, vai arī, piemēram, tās pašas kūpinātās vai tos dūmnamiņus jau arī var etnogrāfiski pētīt un safiksēt, cik dažādi viņi ir un cik radoši cilvēki pieiet, lai varētu nokūpināt zivis. Vai par tiem pašiem tradicionālajiem ēdieniem, par ko es vienmēr kā vidzemnieks, kurzemnieks apskaužu, ka jums tomēr ir savi ēdieni. Un mums īsti, es nezinu, mēs ar Gitu esam rūdīts vidzemnieks. Baigi neko nevaram tā izcelt, ja vienīgi alūksnē to zupu ar tām mazām klimpiņām. Bet principā bukstiņu biezputri ir visur Latvijā, bet kas jums ir, protams, sklandrauši, košie, garšīgie. Un man patīk arī, ka ir ar strīdiem apveltīti, kur tad viņi īsti, no kurienes viņi nāk, vai no lībiešu krasta, vai no suitiem. Bet katrā ziņā jūs arī varat pastīties, kur ir ēdienu dienvidkurzemē, arī lejaskurzemē viņus cītīgi cep joprojām un ēd un joprojām strīdās, cik viņiem lieliem jābūt, un vai ir kartupeļi jāliek vai nav, tas arī pie tādas sklandraušu tradīcijas ļoti, ļoti raksturīgi, bet kas vēl skāputra, es nezinu, jūsu pusē jūs vārat skāputru un ēdat ļoti labi, jo tas ir arī ļoti arhaisks ēdiens, un tas ir brīnumaini, ka vispār kaut ko tādu vēl vāri, jo es pirmo reizi ar skāputrus tādu receptu un par to, kā skāputru strebi, man liekas, izlasīju Bilenšteinā rakstos, bet tas, ka tas joprojām šeit pastāv, tik drausmīgi izskatās, bet ir veselīgs. Un es pat arī esmu sākusi varīt. Katrā ziņā jums jāturpina ēst skāputru un šis mantojums jāsaglabā, jo pavērojat paši, diez vai bērni to ēd, jo viņi, un arī otra lieta ir, ka nevar vairs rūgšpienu labi dabūt, jo vairs jau nav pašiem govs mājās, un tas veiklā nopērkamais piens vairs tos foršos kunkuļus neveido. Bet tā ir ar tāda jūsu lieta, par ko ir liels prieks. Tad tie paši rūšrāceņi vai kartupeļi ar mizu, kā jūsu pusē tāpat tās sauc pa cūkrāceņi šeit. Rūšrāceņi, tad jā, ir tur lielās jūras krastā. Jā. Un jā, tās pašas butes un tekutas ēdiens ir, kur ir tas kanēlīts virsū, tas ir tas drupats vai drupanta maize, kur kādreiz vecos laikos nevienu maizes
garoziņu nemet ārā, bet savāc, aplēja ar ūdeni vai ar rūkšpienu, uzbēra cukuriņu vai sālīti, un tas bija tāds launaga ēdiens, un to arī mums stāstīja gan Lejas Kurzemē, gan arī te Lībiešu krastā izdevās pierakstīt. Un tad vēl es tādai kontrolē ieliku to zilo bļodiņu ar plēdām vai plēdiņiem, to jūs te šajā līča piekrastē arī kaut ko tādu cepat un ēdat, vai tas ir lībieši? Jā, bet tur tāds skandais tika. Viņš uz plīti mēs tagad cepam. Jā, viņu tā kā pankūku mīklu biezāk uztais tad uz plīti, un šitā vienkārši ir jau sagriezt un sēkliņas, jau tāda bišķiņa tradīcijas interpretācija, bet jā, tās pļēdas, plēdiņi visādi, tā tad arī ir šitan piekrastē ļoti raksturīga lieta, un vispār viņam varētu būt līdzīgi kā sklandrāšana, ka jūs varētu viņu attīstīt un piedāvāt arī citiem kā savas vietas tradicionālo virtuvi. Tad arī par to pašu dzīvesveidu piekrastē, kur jūra tomēr nosaka daudzas jūsu ikdienas gaitas, ne tikai, teiksim, kuras esmu bildēs ielikusi, ka parādās neizmantotie zvejas lietas, zvejas rīki kā vidas dizaina objekti, ka brauc arī te piekrastes ciemiem cauri. Arī mēs, kad Lībiešu krastā kapsētas apsakojām, tad arī kapu kultūrā parādās šīs liecības saistītas ar jūru. Tāpat zvejniecība, tāpat cīņa ar stirnām un briežiem, kas Slīteres rezervātā izposta visu mazdārziņu kultūru. Tad arī, kā jums, vai jūs vēl vācat jūras mēslus vai mudu, kas savulaik bija vitāli svarīga, lai vispār kaut kas piemērs dārziņos izaugt, un ir arī rakstīts, ka pie tiem mazajiem moliem, ka viņi arī kalpoja laivām kā steķi, bet arī savāca un aizturēja jūras mēslus, un tad tās čupiņas tika saliktas, un tad ar zirdziņu atvestas mājās, un tad ābeles mēslotas un uz tīrumiem likti vai tos pašus gliemežvākus vāca vistām, bet jau viss arī beig daudziem vairs nav mājās. Kaut gan es te biju Mērsagā aizgājis apskatīt to vraku izskaloto tikko pa ceļam. Tad vēl dzirdēju gaili dziedam, tā kā tik bezcerīgi nav, bet jā, nu, un, protams, jā, tad visas jūras lietas un zivju tāda arī ikdienas nodarbošanās, kas te ir saistīta, un katrai profesijai un amatam arī ir savi stāsti, ko īstenībā arī ir vērts dokumentēt, pierakstīt un izzināt un stāstīt. Nu, un, protams, Talsu novads, jūs esat unikāls ar savu lībiešu mantojumu, ka jums tāds lībiešu krasts šeit ir, un mēs pirms gada 2-3 vasaras arī strādājām visos lībiešu ciemos, un tur bija tāds Lībiešu institūtam projekts, kur bija jāvēro un jāpiefiksē un jādokumentē lībiskās liecības kultūra ainavā. Un tad tur atsevišķi plašāks stāsts, tikai dažas fotogrāfijas esmu salikusi, ka arī tomēr tas areāls, kas ir Dižās jūras krastā, šie lībiešu ciemi ar lībiešu karogiem skaisti iezīmē šīs vietas tādu unikālo mantojumu, tie paši lībiešu valodas uzraksti un vārdi. Un tad es arī ieliku, un arī kā to, teiksim, izmanto, kā var mūsdienās izmantot gan dažādos logotipos šo 3 krāsu salikumu, gan eklēru noformējumā, bet te tas tā bildīte ar dzelteno laimiņu vainagu, vai šajā pusē jūs arī esat kaut ko tādu redzējuši un zinat, ko tas nozīmē? To mums stāstīja Sīkragā, un pēc tam vēl Ovīšos, vienmēr sakot, arī ar māņticību tas ir saistīts, ka vasaras saulgriežos, kad kāpās zieda laimiņi, tad uzpin tādu mazu vainadziņu no laimiņiem, un tad viņu glabā mājās, vai pat tik maziņu, ka savām aciņām, tas arī tā kā ir labklājības un naudas piesaistītājs, un tad mēģināja vai nu katram ģimenes loceklim tādu uzpīt un iedot, bet tāda tradīcija mums vēl izdevās pierakstīt Sīkragā. Tā kā, bet jūsu pusē nav nekas tāds vasaras saulgriežos. Tagad būs, jā. Jā, nu lūk, jo viņi te arī zied, vai ne? Jā, nu lūk.
Nu, lūk, un tad kā kopienas var iesaistīties kultūras mantojuma saglabāšanā īsi. Man vēl 10 minūtes. Izejot par tiem mantojuma veidiem. Nu, viens ir tātad līdzdalība varbūt digitālā mantojuma saglabāšanā. Te kolosāli droši vien esat manījuši ir tādas Garamānas LV, kas ir Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs, un šogad Latviešu folkloras krātuvei 100 gadi aprit, un ir tāda 100 gadu stāka, kur jūs varat izvēlēties kādu šajā apkārtnē, piemēram, pierakstītu tekstu, un tad to pārdrukāt viņu tajā arhīvā, un tad tas kļūst pieejams un izmantojams visiem citiem. Un starp citu, kolēģi no folkloras krātuves arī brauka apkārt ar semināriem, tā kā, ja jūs gribat pa šito pusi uzzināt, kādi manuskripti glabājas un kādas vērtīgas lietas ir folkloras krātuvē, varbūt jums arī ir vērts kādu pasākumu noorganizēt, bet tā ir tāda arī iespēja, teiksim, kā var kopienas iesaistīties savas puses digitālā mantojuma saglabāšanā. Tad par dabas mantojumu runājot, nu viens ir, protams, rīkot talkas un būt par savas vietas advokātiem. Te ir viena arī bilde no ovišiem, kur viņus vienmēr ir apsēduši, nu kā jau visur Dižās jūras pusē, droši vien arī Tāls novadā bušu ķērāji un makšķernieki, kas atstāja savus baigos atkritumus, un tad viņi šitā mēģina vismaz kaut kādā veidā uzturēt kārtību, atgādinot, ka te nav izgāstuva. Un te savukārt ir piemērs ar ziediem izklātu Latvijas kontūru. Tas ir atkal no Sējas, novada Sējā ir Dižozols, un viņš vienmēr tiek reizi gadā godināts, un notiek kopienas tikšanās pie Sējas Dižozola 21. jūnijā. Un tad visi apkārtnes iedzīvotāji tiek aicināti nest ziedus, un katru gadu tiek kaut kas savādāks uztaisīt. Vai tur saules rats, vai tur šitais ir 100-gadē Latvijas kontūra, un tā ir tāda nerakstīta lieta, kas vienmēr tad apkārtnes ļaudis pulcina un arī aicina iesaistīties. Vai, piemēram, par materiālā mantojumu runājot, te es arī jums palaidīšu apkārt, cik mums bija brīnišķīga sadarbība štanī lapiņā par jūsu puses Jaunklātā pilskalnu. Bija saistība arī, tātad ir tāda atsevišķa pilnīgi cilvēku grupa, kuriem interesē pilskalni, arheoloģija, senvēsture, un viņi ir tādi savā ziņā entuziasti, viņi nav diplomāti, arheologi, un tas mēs viņu interesi un resursi savā ziņā ļoti veiksmīgi tā sadarbība mums tika īstenota, jo jūs varbūt zinat, ir tādas saucamās Laidara kartes, kad, atsakot, visa Latvijas teritorija ir nolidota un nofotografēta, un viņa, tā kā, es tur esmu ielikus to attēlu, tā kā plastilīna modelis, viss tas zemes reliefs, un tā kā pilskalniem ir nocietinājuma sistēmas, kur var labi redzēt vai nu aizsargrāvjus, vaļņus, tad arī ar šīm te kartēm, lēnām skatoties datorā to karšu materiālu, var pamanīt visu kaut ko aizdomīgu. Un tad tieši šie te senvēstures entuziasti, mēs viņus tā nosaucām, sūtīja manam kolēģim Jurim Urtānam, kurš savukārt ir arheologs, kurš laikam visos Latvijas pilskalnos ir uzkāpis informāciju, ka kartē izskatās kaut kas aizdomīgs, un tad Juris brauca un skatījās uz vietas dabā, vai tas ir pilskalns vai nav, un pateicoties šeit sadarbībai un šeit jaunajai tehnoloģijai ar līderu kartēm, unikāla lieta Latvijā, ka 3 gadu laikā tika atklāti 78 iepriekš nezināmi pilskalni. Kurzemē arī ir jūsu pusē, tas ir Kaļķu pilskalns, varbūt esat bijuši vai nē. Paskatieties, viņu 2019. gadā atklāja. Es arī esmu iekopējis, jūs varat paskatīties Latvijas kultūras akadēmijas mājaslapā. Mums ir zem pētījuma par jaunklātiem pilskalniem. Arī mēs izveidojam tādu digitālu karti, kur jūs varat uzklikšķināt un, teiksim, nezinu, valsts svētku mēnesī tagad izbraukāt jaunklātos pilskalnus. Jāsaka tas, kad Kurzemē viņu ir vismazāk, visvairāk ir jaunklāta pilskalna Latgalē. Viena lieta ir reliefa jautājums, bet otra, ka sākā skenēt Latviju tieši no Kurzemes, un nebija tās tehnoloģijas tā attīstītas, un tieši tās līderu kartes par Kurzemi ir visšvakākās. Un līdz ar to labā ziņa savukārt tāda, ka iespējams kādreiz Kurzemē būs vēl kāds jaunklāts pilskalns. Bet 5-6 ir, viens no tiem tiešām jūsu novadā, tā kā varat doties apskatīt.
Nu, un savukārt par dzīvo mantojumu runājot, tātad nemateriālā kultūras mantojuma likumā arī ir pateikts, ko tad nozīmē saglabāšana. Tas te ir tā oficiālā definīcija, bet principā, ja to izkonspektēt, tad ko nozīmē saglabāt dzīvo mantojumu, tas ir no vienas puses identificēt, dokumentēt un pētīt, un no otras puses arī praktizēt, popularizēt un tādējādi nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Un par to identificēšanu un dokumentēšanu, tur es arī atsevišķu vesels tāds prezentācijas, nestāstīšu, kā mēs to daram, bet es jums varu apmēram tā priekšlikam palaist apkārt. Es jau teicu, ka mums nākamā, vai neteicu, mums nākamā doma ir par tradīcijas burtnīcu saistībā ar to, ka mums bija sadarbība ar Guntu Aiztaru, ar to dzīvi pie jūras, to kultūra antropoloģisko ekspedīciju šovasar, ka varētu tos stāstus vai tos fragmentus, ko mēs intervijās pierakstījām, plus vēl doties vēl papildus intervijās, ka varētu nākamā tradīcija burtnīcu tad izveidot ar Kurzemes piekrastes stāstiem. Un te es jums apmēram palaidīšu apkārt, vienmēr mēs pirms intervijām sataisim tās interviju vadlīnijas vai jautājumus, kas ir balstīti tajā, kad iepriekš izlasītas publikācijas vai pataustītas situāciju, vai kas mums pašām interesē, un tad mēs mums sagrupējam un apmēram tādu viņi izstāst. Un ja jūs jūtat, ka jūs būtu labs teicējs vai zināt, kādu par šiem jautājumiem es varētu daudz kaut ko pastāstīt, jūs man pauzītē piesakaties. Mēs tad atbrauktu un īstenībā es paši gribat braukt līdz intervijās, arī mēs varam kompānijā jūs ņemt. Tā kā tāda lieta ir, tuvākiem gadam, diviem, ko mēs tad ar Serdi un tradīciju burtnīcām varētu darīt. Lūk, un tad kā popularizēt dzīvo mantojumu? Arī ir dažādi veidi. Viens ir šīs te publikācijas, arī labs komunikācijas veids ir izstādes, to mēs muzejā vairāk praktizējam. Bet es arī skatos, ka folkloras krātuve arī pa folkloras kustību ir izveidojis izstādi. Tas arī tāds labs mēdījis, kā vizuāli izstāstīt stāstu, kas arī pētniecībā balstīts. Serda bieži rīko dažādas meistarklases, meistardarbnīcas, tas Signē aizputē vārs kāputru un dod visiem pagaršot, un tad ir jauki, ka tie, kas viņu paši vāra, tad viņi var vērtēt, vai ir izdevusies, vai kas tur īsti labi nav, un savukārt jaunajiem cilvēkiem atkal ir iespēja pagaršot, kas tas vispār ir, jo jūs jau zināt, jūs varat siltputru vispirms ēdat, un tad viņi ierūkst, un tad kļūst par skāputru. Tad vēl, piemēram, man liekas, ka brīnišķīgi iespēja rīkot dažādas ekskursijas un pārgājiens, un to mēs arī savukārt mūsu pusē daudz darām. Bija kādreiz tāda Krimuldas novada vēstures draugu biedrība, un tad, kad bija 2009. gada novada reforma un salika Lēdurgas pagastu kopā ar Krimuldas pagastu, tad tur dikti kašķējās, iespējams, jums Tallas novadā arī līdzīgas iezīmes ir bijušas vai ir, un tad viens bija tāds veids, kur mums pašvaldība atbalstīja, mēs noīrējām autobusu un devāmies tādās svētdienas izbraucienos, piemēram, pa novada skolām vai novada baznīcām vai pa novada bijušiem kolhozu centriem, un tad pieaicinot tos atsliecinieks vai kas tur ir strādājuši vai zina to vēsturi, tad viņi bija kā stāstnieki, un tad joprojām mums, kad es aizbraucu uz Raganu, vienmēr prasa, jau kad atkal būs tās autobusu ekskursijas, bet tagad jau baigi dārgi autobusu palikuši, mēs jau esam citā novadā. Un tā ir tāda arī lieta, vai te, kur es esmu ielikusi bildi, noteikti jums arī ir kaut kādi atmiņu pieraksti vai manuskripti vai tādi, kur kaut kādi stāsti ir pierakstīti par vietām, un te ir konkrēti viena no pieminekļu valdes izrakstīti Vējiņa stāsti par to, kā viņš pieminekļu valdes uzdevumā apsakoja Gaujas garumā Uzkalniņu kapus, un tad mēs tur tāds dombiedru bariņš ejam pa tām vietām, ko viņš ir pieminējis, lasam viņa tās atmiņas, un tādā veidā arī, teiksim, tās zināšanas tālāk tiek nodotas. Vai dokumentālās filmas, spēles, dažādas var veidot. Par filmām runājot, mēs par Gaujas plosniekiem sagatavojām vienu dokumentālu filmu Plostam jāiet plosta ceļš. Mums tad citur Latvijas televīzijā uz 2 gadiem iedot, varbūt kā kādreiz rādīs, tad jūs varat apskatīties, kāda ir Gaujas plosnieku tradīcija. Un tagad, ja man ir laiks,
man ir divi nobeigumi. Tad es varbūt jums 10 minūtēs varu pastāstīt par to manu veiksmīgo šī gada projektu. Vai jūs gribētu dzirdēt par Gaujas 44 tiltiem? Ļoti ātri tātad, paralēli Kultūras akadēmijas, tādam administratīvam darbam, kurš izstādas pētījuma projektus, administratīvi vadu un visādas valsts pētījuma programmas, tik pa brītiņam uzrakstu Valsts kultūra kapitāla fondam projektu pieteikumus, un šis radās pilnīgi, var teikt, stundas laikā tas projekta pieteikums, kad man tāds draugs, iguldietis Māris Mitrovics, ko mēs vietējie saucam pa Mitro, viņš ir izbijis Gaujas Nacionālā parka inspektors un 40. gadā dzimis, bet tāds mūžīgais dzinējs, ideju pārpilns, tagad bija šitajās brīvdienās jāiesniedz sabiedriskai apspriešanai Gaujas Nacionālā parka likumprojekta izmaiņas, un viņš aktīvi visu saģitēja, un, var sakot, viņš ir arī Gaujas plosnieks, un tā mēs arī iepazināmies. Un viņš tagad man vienā februārī zvana, kad bija, laikam, pilnmēnesis vai kā, un saka viņam, esot baiga labā ideja. Viņš ir izskaitījis naktī, kad miegs nenāk, ka Gaujai ir pavisam 44 tilti, un viņš gribētu ar maniem bērniem un viņu un viņa mazbērniem tos tiltus izbraukāt, bet ar noteikumu, ka tos tiltus šķērsoši tā, vienu reizi tā kā, pretēji. Un reku viņš jau sataisīs sarakstu, un es saku vispār baigi foršā doma, ja es pat pie Gaujas dzīvoju, un tie tilti ir tādi pašsaprotami. Vienmēr mašīna pārbrauc pāri, pat neiedomājos, ka viņiem ir tikai tāda funkcionāla nozīme, bet arī viņi taču tur vienmēr ir bijuši kā vietas upes šķērsošanai. Un es viņam saku, ka jāuzraksta ir projekts, mēģināts nav zaudēts, vismaz degvielai dabūsim, jo tomēr Gauja gada vairāk kā 450 kilometru. Un tā mēs īsi pirms programmas termiņa slēgšanas, tagad forši viss elektroniski var iesniegt arī Lielajā Kultūra kapitāla fondā, uzrakstījām projektu Gauja 44 tilti, iesniedzām Vidzemes kultūras programmā, jums jau te arī ir sava Kurzemes programma visās vēsturiskās zemēs tāda ir. Un tad šī vasara mums pagāja tiešām, droši vien, tā arī paliks atmiņā 24. gada vasara ar Gaujas tiltu kultūra vēsturisko ekspedīciju, ka mēs tātad izplātojām maršrutu, sagatavojāmies, mums ir Siguldā tāds Egīls Jemeļjānovs, kuram ir brīnišķīga seno pastkaršu kolekcija, kur arī tilti ir pārstāvēti. Tad izpētījām bildes un pastkartes viņa kolekcijās, norganizējām kompāniju, tur mazbērni netika, un, var sakot, mums 4 bērni un jaunieši bija. Savukārt, man te ir jau tāda pieredze, ka foršākā un atsaucīgākā kompānija ir tādi sākumskolas vecuma bērni, jo viņi vēl ļoti atvērti visam ir, bet tad, kad jau to sāks tāds, pārējais posms, tad arī dažreiz varbūt nebūtu omiņa, bet katrā ziņā mums bija ļoti forša kompānija, 2 brāļi un māsas, Augusts un Lība un Betija un Benjamins. Un tātad, lai mēs to tiltu šķērstot tikai vienu reizi, tad mums nācās sākt ar Gaujas grīvu. Tāda izskatās Gaujas ieteka pie Cernikavas jūrā, kur mēs sarunājam vietējais zvejnieks, ka viņi mūs pārceļ pāri uz Gaujas labo krastu, lai mums sanāk tas princips šķērsot pa Spalvai tiltus. Un tātad līdz Alkas kalnām Vidzemes augstienē, tas ir pie Vecpiebalgas, pie Inašiem. Lūk, un kā mēs to darījām? Mitrējam tāds apvidus mašīna tāda ir. Viņš tātad bija stūrmanis un navigators, un mēs savukārt ar bērniem devāmies pāri, visus tiltus sabildējām. Un tā, pēc tā mūsu maršruta arī tad apsakojām 1, 2, 3 un tā uz augšu Gaujas tilts apsakojām. Mums nācās arī 2 tiltiem braukt pāri ar vilcienu, jo ir Gaujai 2 joprojām funkcionējoši dzelzceļa tilti un 2 veco dzelzceļa tilti. Tad Gaujai ir pie Līgatnes arī kolosāla iespēja, kas pilda tilta funkcijas, celties pāri ar prāmi, kas ir vienīgais vēl uz Gaujas saglabājas, jo kādreiz, kad nebija tilta, tad jau bija šīs pārceltos. Un par tām vēl starp citu liecina nosaukumi. Spits rāmis, Jāņa rāmis, ka tur kādreiz ir bijušas pārceltos, bet tagad ir tilti. Lūk.
Un tad mums gadījās arī tā, ka vienu tiltu rekonstruēs, tad citu viņš šo piekdienu atkal Valmierā Vanšu tiltu gājēji pēc atjaunošanas oficiāli atklās arī ar ekskursijām un uzrunām. Tur mēs netikām pāri, tas nebija ieplānots. Tad savukārt Gaujas augšutecis, tas arī ir drausmīgi redzēt, kā Gauja ir izpostīta ar mazajiem hesiem. Es nezinu, vai jums te Kurzemes pusē arī ir, bet Gaujas augšutecē tāda ir pavisam 9, un tur faktiski Gaujai, visa tā ekosistēma ir galīgi sabojāta visu šo te politisko merkantīļo interešu vārdā. Bet atkal tas uzdod, teiksim, tādu pētniecisku jautājumu, vai, teiksim, Hesa dambis arī ir uzskatāms par tiltu vai nav. Un vairāk no tiem bijuši tādi apjosti ar sētām, kur tu netiec pāri, bet atkal ir tādi, ko tagad vietējie izmanto, un viņi kartē neparādās, bet viņi funkcionē kā tilti. Bet katrā ziņā Gaujas ainava tur pamatīgi, var teikt, ir sačakarēta, un daudz arī vairāk nemaz no tiem hesiem īsti labi nestrādā, jo vairs nav izdevīgi, bet to jau neviens vairs savs nesavāc. Tad, kas man likās arī nebija plānots, bet mēs redzējām, kā vienu tiltu uz Osēnos atjauno un rekonstruē, kā tas viss notiek, iespaidīgi. Tad, bija mums arī viens kādreiz bija Gaujai daudz tādu trošu tilti pāri, bet, protams, pašvaldībām mainoties, pali iznest tos tiltus, tos ir atkal liekas izmaksas, un tagad tāds ir tikai viens palicis Vidagā, bet arī, kad tu viņam pārēji tad tev priekšā sagaida zīme, ka te ir privāti īpašums un nevar iet cauri, un tur suņi milzīgi, tad mēs gājām apkārt un satikām mūsu apvidus vāģi ar šoferi, un tad par to, kā katrs un visi Gaujas tilti kopā izstājas, jūs varat piesakot Facebook mājaslapu, es izveidoju tādu Gaujas tilti, kur tad es arī tekoši publicēju ierakstus un šīs te fotofiksācijas par katru tiltu. Un es nebiju gaidījusi, bet bija ļoti liela atsaucība. Sanāk, es no sākuma uzaicināju tikai savus tos draugus, un tad pilnīgi varēju just, kad tos tiltu aprakstus, ka es lieku, teiksim, Sigulda, Valmiera, tad tur augšā jau Gaujiena, kā lēnām tas sekotāju pulks aizvien pieaug, jau kāds kaut ko nošēro, un tad atkal nākamie, un tagad jau ir pavisam 300 sekotāji tai mājaslapai. Kopā mēs to izdarījām 3 ļoti karstās, garās dienās. Kopā vairāk kā 1000 kilometrus nobraucām un safotografējām visu, un būtu vēl ko darīt, kāpēc es tās ierakstījis, jo ir arī daudz bijušo tiltu vietas Gaujā. Te ir arī viena bilde, kur var redzēt, ir nosēdies ūdens līmenis, un var redzēt vēl Iļķenes tilta paliekas, vai arī, kas vispār arī nekur kartēs neparādās, bet kas reāli dabā ir, pastāv arī tādi privātie tilti, ko, piemēram, maizes cepēji ķēmēni ir, viņiem rūpnīca vai ražotne ir pie Gaujas, viņi paši ir savu tiltu tādu uztaisījuši, vai kā viens viesunams ir izveidojis savu tiltu. Tā kā tāda lieta būtu, ko darīt, un tad tādi lielie secinājumi, te var paskatīties. Tā tad ir pavisam no 44 tiltiem 5 kājnieku. Agrāk bija ļoti daudz koku tilti pāri Gaujai, tagad galvenokārt dzelzbetona, daži ir tērauda, tie ir dzelzceļa tilti. Tad tādi viss mūsdienīgākie ir Carnikavas kājnieku tilts, kas ir arī visgarākais tilts šobrīd pāri Gaujai. Un tad ir interesanti, ka arī vairāk ir Latvijā pavisam tikai 6 tilti, kas ir izveidoti izmantojot tādu uzbīdīšanas tehniku. Kad jūs iesiet tajā mājaslapā Gaujas tilti, tur arī esmu tāds linkus salikus, kur var redzēt, kā piemēram Jāņa Rāmja tiltu veidojot to uzbīdīšanas metodi. Un tad dažas bildes, bet tā kaut kas sagājas, bet tādi kopsavalkošie secinājumi tādi, kad tilti ir arī iecienīts makšķerēšanas vietas, kaut gan oficiāli nemaz nedrīkstam tiltiem makšķerēt. Tāda ir makšķerēšanas noteikumi, bet mēs gan redzējām makšķernieku liecības Gaujas krastos, gan arī pašus makšķerniekus satikām. Tad arī ir vesela tāda tiltu māksla, jo patrapēs un patiltēs ir arī daudzi grafiti, ko mēs arī mēģinājām tad sabildēt. Tad tilti ir, protams, mūžīgās kāzu pieturvietas, kas arī savā ziņā ir mājticība vai kā lai to sauc ar visām atslēdziņām.
Tad arī lielisks rotaļlietas vietas īstenībā var mierīgi ar bērniem braukt, jo tur var šļūkt un kāpelēt un staigāt. Un tas bija tāds labs veids, kā garās dienas izturēt. Nu, un tad, protams, atkal tiem, kam svarīgi bildēties, ir kolosāli skati dažādi, instagrammīgi. Nu, un tad atkal ainavas un skaistuma vērotājiem. Gaujas, protams, ainavas arī ir tā vērts, lai dotos tādā maršrutā. Un kas man pašai, protams, kā pie Gaujas dzīvojošai likās, ka tu vari izsakot visas upes garumā, kur Gauja pie Murjāņiem ir tik plata un pašā tajā augšucē ir tāda maziņš grāvītis. Un arī tas jautājums, kur sākas Gauja, jo patiesībā ir pavisam, tur visu laiku tiek lausti šķēpi, kur sākas Gauja. Viens oficiālais, ka no Alkskalna pakājas, bet varbūt no Alaukstezera, bet tagad ir kā no tādā Laidza purviņa. Un no tā tad ir atkarīgs, cik vispār Gaujai ir tilti. Iespējams, nemaz 44 nav, no kura atskaites punktu sāk skaitīt. Nu, un tad mēs to visu projektu noslēgumu arī bibliotekā izveidojam tādu noslēguma pasākumu. Un tad jau metot tiltu uz nākamo lekciju par to, kā jāraksta veiksmīgi projekti. Kāpēc, man liekas, jo es jau nezinu, ko tā komisija domāja, piešķirot mums pilnu summu šitam projektam. Ka visticamāk tā veiksmes faktori bija tas, ka mums bija tiešām skaidra ideja un iecer, un tas ir svarīgi. Es arī esmu bijis Kultūra Kapitāla fondā eksperti, ka vajag skaidri rakstīt, kādu mantojumu jūs gribat saglabāt, kāpēc un ko jūs tieši darīsiet, ka nevajag samukļīt tādas visādas lietas. Un, protams, vienmēr izlasat nolikumu, jo, ja būs tam atbilstība, tad arī projektam ir liels izredzes tālāk. Nu, protams, domāju, arī spēlēja par labu tas, ka mēs pieminējām, ka mēs bērns un jauniešus iesaistam un ka mums ir šī paudžu sadarbība, un sadarbība ar biblioteku un sadarbība ar kolekcionāru. Nu, tad saturs ar kultūras mantojumu un šo kultūra vēsturisko dokumentēšanu. Un arī vienmēr svarīgi, droši vien Dats arī stāstīja šī rezultātu pieejamību, kā tas, ko jūs izdarat projektu ietvaros, kas no tā pārējiem tiks. Un tad, piemēram, tā pati Facebook mājaslapa, nav viņu grūti izdarīt, es arī baigā tādu neesmu uz visām šitām tehnoloģijām, bet to, nu, tad kā jūs sasniegsiet publiku, vai to pašu pasākumu, vai preses relīzi, un tā mums arī bija vienkārši tikai degvielai un tikai 3 autora atlīdzībām simboliskas naudas, un, protams, bērniem saldējums, kā ceļa biedriem, tos tad mēs pašfinansējumu ieguldījām, bet bez tā saldējuma ēšanas būtu ļoti grūti tomēr 3 dienas garas izturēt pa Gaujas tiltiem. Tā kā liels paldies par uzmanību!